Irākas draudzīgie cilvēki, armijas kontrolpunkti un ISIS realitāte. Pārkāpjot Irākas un Turcijas robežu, domājām, ka viss arī turpmāk ritēs gludi. Taču bija jāsamaksā $250 skaidrā naudā par vīzām, bet tādas naudas mums nebija. Posta komandieris mani iesēdināja mašīnā un aizveda prom. Pirmais iespējas tiešām bija ļoti labs, bet tagad, kas notiek, es nezinu, kur ir Nerijs jau kādu pusstundu. Arī to nezinu. Kamēr sēžu un gaidu, visu laiku domāju plānus, kas būs, ja mani neielaist, ja neatdos pasi, ko tad tālāk darīt. Vai man jābrauc atpakaļ? Nu, parādījās Nerijs. Bija bail, domāju, varbūt brauksim uz cietumu, bet aizbraucām uz banku. Kad samaksāju par vīzām, man pateica, ka ar mašīnu nevar braukt, jo var to pārdot, bet tad teica, labi, nu jau tik tālu, redzu, ka esi turists. Ar visām savām bēdām iebraucam valstī. Kā tu jūties? Es patiešām baidos braukt, jo viņi brauc kā pagadās ļoti strauji maina jostas. Un citāda sajūta. Domāju, ka būs līdzīgi kā Eģiptē, bet kaut kā nav tā, kaut kā citādi. Piebraucām pie pārbaudas postiņiem, ceram, ka šeit bijām 100 metru attālumā. Izbraucām cauri pirmajam postenim, aizgājām uz būdiņu pie priekšnieka, bet viņš izgāja ārā. Un viņš saka, ejam fotografēties. Es nesaprotu, ko viņš grib. Aizveda, nofotografējās ar karavīriem, ar vienu, ar otru. Atbraucām uz otro lielāko Irākas pilsētu Mosulu, pastaigāsimies pa šo pilsētas daļu un tad jau nakšņosim šeit. Ieteica nepastaigāties un nebraukāt apkārt, paši redzat, kāda ir šī pilsēta, jo tā bija ļoti izpostīta kara laikā. Lai gan šeit bija stāvvieta, tomēr nebija omulīgi atstāt kemperi pie drupām. Uz ielas mūs uzrunāja 2 vīrieši un pajautāja, no kurienes esam. Viens no viņiem ir bijušais karavīrs, tagad strādā telekomunikāciju uzņēmumā, otrs ir jurists. Viņi gribēja mums parādīt muzejus, bet mēs bijām ļoti izsalkuši, tāpēc mēs viņus uzaicinājām uz vakariņām. Ūdeni var izvēlēties bez maksas, zupa maksā 10. Mēs neko nesaprotam, bet varbūt būs labi. Es noguru no rīt šo ēdienu un vēl ar kaut ko kopā. Nezinu, kas tas ir, vietēji ieteica. Viņi teica, ka tas ir nacionālais ēdiens. Vietējie to neēd. Nezinu, kas mūs sagaida. Viņi neļāva mums maksāt pašiem, un pēc tam vēl aizveda uz ūdens pīpes bāru. Atnāca restorāna īpašnieks un saka, varbūt gribat aizbraukt uz pasaulē vecāko baznīcu. Iet apskatīt baznīcu tiešām bija ļoti bailīgi, jo mēs devāmies kopā ar svešiem cilvēkiem, bija nakts, šauras ielas, un ar mums vēl gāja vesela kaudze jauniešu, tāpēc mēs jutāmies kā pērtiķīši. Tiešām, ja kas, te ir viņu sejas. Paskatieties, cik te viss izskatās maģiski, un mūsu dēļ atvēra šo baznīcu. Baznīca tika nopostīta karā, un sabiedrībai tā vēl nav pieejama, tikai vakar tika uzlikti zvani. Šie cilvēki mūs cienāja, pabaroja, pavadīja ar mums laiku ļoti sirsnīgi, bet mēs viņus visu laiku turējām aizdomās. Mēs domājām, ka viņi mūs nolaupīs, ka ir laupītāji. Pēc tam man personīgi bija patiešām kauns pašam no sevis, ka tik sirsnīgus un labus cilvēkus tik stipri aizdomās turēja. Uz kādu svētu vietu, kur tek ūdens, viņi paši atnāca, piedāvājās, un mēs vienkārši gājām kopā, un viņi visu parādīja. Jaunieši gribēja ar mums nofotografēties, bet draugs uzaicināja parādīt savas mājas. Šī bija veca cietuma vieta, un tagad viņa visu atjauno, bet cik nežēlīgi viss ir sabombardēts. Uz cietumu, un viņai vajadzēja viņu nogalināt, bet uz cietumu tika nomesta amerikāņu bumba, un viņš izbēga. Mēs gatavojāmies gulēt, bet viņi nolēma, ka mūsu naktsmītne nav piemērota. Irākas draugi tiek nogādāti drošā vietā, lai pārnakšņotu netālu no savām mājām un brauc šādi. Saule. Un vietējie iedzīvotāji. Ko ēst, lai sasildītos? No rīta mēs ēdām to, ko draugi mums iedeva, lai smeltos idejas. Mēs no viņiem daudz uzzinājām par Mosulu un Rakiju. No vietējā cilvēka dzirdēju, ka Irākā kopš 70. gadiem nav bijis 12 mēnešu miera. Visu laiku ir bijuši diktatori, kari, okupācijas vai teroristiskas grupas, kas pārvaldīja valsti.
Es iepazinos ar jaunu puisi, viņš pastāstīja, ka aiztas kauju laikā viņa ģimenē gāja bojā 7 cilvēki, un kad brauca aiztas karavīri, viņš saka, es pats ļoti drebēju un ļoti stipri pārdzīvoju. Irākiešiem ir ļoti sāpīgi to atcerēties. Katra Mosulas ģimene cieta no ISIS no 2014. līdz 2017. gadam. Viņi kontrolēja lielas Irākas teritorijas. Tiek lēsts, ka gāja bojā līdz pat 100 000 cilvēku. Grupējums veica masu slepkavības, genocīdu pret jezīdiem, verdzību un citus kara noziegumus. Viņi centās ieviest savu radikālo islāma reliģijas interpretāciju, uzbruka ne tikai citu reliģiju pārstāvjiem, bet arī nepareizi ticīgiem musulmaņiem. Sievietes šajā periodā cieta visvairāk. Viņas zaudēja lielāko daļu tiesību, un, ja meitene iziet uz ielas ģērbusies kā es, tas varēja beigties pat ar nāvi. Mana iziešana uz Irāku, uz veikalu ar kartēm, SV Irākas tirzniecības centrs, viss tiešām ir kā pienākas skaisti. Kārtīgi. Es domāju, ka te viss ir diezgan labi. Te ir gāzes pārvadāšanas aparāts, cilvēks to patīk. Vai ir ies gāze? Šis ir īsts arābu tirgus, ļoti skaļš un smaržīgs, mēs saņēmām daudz dāvanu un uzmanības. Vārdu sakot, viņi mūs uzaicināja nopirkt maizītes, bet patiesībā gribēja tikai nofotografēties. Šeit var atrast visu, kas nepieciešams – pārtiku, rotaslietas, garjūnu krāmu, metāla izstrādājumus, gašvielas, desertus un tam līdzīgi. Cenas tiešām ir ļoti zemas, visi vēlas uzmanību, nevis pārdot, bet vienkārši ar mums parunāties, lai gan angliski nemāku. Bijām Turcijā, tur piebrauca mašīna un atsedza automātu. Tad nodomāju, labi, ejam, tur bija armijas automašīna, mums tikai 2. diena Irākā, tāpēc bija neumulīgi redzēt tādas lietas. Pēc dažām minūtēm atgriezāmies, jo nekas aizdomīgs nebija dzirdams. Vēlāk pieradām un uztvērām to kā drošības garantiju. Paskatīsimies, vai pārdod sakām kafiju, vai mēs maksājam par kafiju, un kafiju ar kardamonu, vai tas nebūs aizvainojoši, bet patiesībā ļoti garšīgi. Tā arī ir. Viņi fotografējas ar mums un pēc tam sūdzas noteiktajiem cilvēkam. Pasūtīja ēdienu, tas maksā 7 eiro. Bet patiesībā tas ir domāts 4 cilvēkiem, mēs tāpat ēdām, te ir rīsi, kartupeļi, gaļa. Jaunietis atzīmēja naudas saglabāšanu un stingri atteicās, atdeva naudu un viss. Sveiki, es abrīnoju. Kārtējo reizi apstādina mana dārgā, bet jau gaidīs policistu laipnību. Katru reizi, kad nobraucām no šosejas, mūs apstādināja policisti, un tas notika apmēram 10 līdz 12 reizes dienā. Kad jautāju, no kurienes esat, mēs jau bijām iemanījušies un sākām visiem piekrist. Ja viņi jautāja, vai jūs esat no Vācijas, mēs teicām, jā, protams, mēs esam no Vācijas. Smieklīgākais bija, kad pajautāja, vai jūs esat Japāņi, mēs atbildējām, jā, mēs esam Džoni. Apskatieties pie mums kemperi, 35. lapā iznomājiet un iegādājieties, un ceļojiet, piedzīvojiet savus piedzīvojumus. Mēs brauksim pret satiksmi uz šosejas. Patiesībā mēs ieraudzījām lopa tirgu. Pirms intensīvas satiksmes. Mēs esam dzīvnieku tirgu, bet es saprotu, ka visinteresantākie dzīvnieki esam mēs paši, jo šeit viņi visi staigā mums aiz muguras, radot skaņas, kuras pat karājas. Nogalinās sevi. Es. Vārnas. Un mans veikals. Un mēs jau zinām, kā tev esmu. Paskatieties, cik skaistu tas mani atnesa. Nevienmēr tā ir, jo viņi ir mazi. Karolīnas zvaigžņu stunda ir sākusies. Viņa acīs nebija redzamas bailes. Labi. Es nejūtos ērti, jo kāds vīrietis atnāca ar aizsektu seju un skatās uz mani, it kā es varbūt būtu pārāk pārkāpusi viņu robežas, te nav droši. Vairs es necīnos ar to koku. Paskatieties, cik daudz cilvēku mums sako, burtiski mums tiešām samirkst slēpes. Pedagoģiskais gradzens.
Ne beigās, ne arī kaut kas cits jauka. Ja braucam Bagdādē, braucam pa Irākas galvaspilsētu un lielāko valsts pilsētu. Jo tālāk, jo jautrāk.